ko sveicināt atpakaļ. Šodien brauksim uz Jelgavas līniju un dosimies uz Atgāzni un biznesa augstskolu turība, BA turība stacija. Tātad, jā, tiekamies vilcienā, stacijā. Atgāzene ir pieturas punkts Rīgā, dzelzceļa līnijā Rīga-Jelgava. 1928. gadā atvērtā tūvsatiksmes vilciena pieturas punkta nosaukums līdz 1929. gadam bija Ģimnastikas iela. 2007. gadā stacijas ēka nodega, vēlāk tās vietā uzbūvēta cita neliela ēka. Mēs esam Atgāzenē. Tikko izkāpa ārā, stacijas jums parādīju. Nu, es teikšu, kas parādīšu. Ir daba, ir mazliet daba, tas ir labi, un tas priekš manīm. Redziet? Tāpēc, jā, un tā kā nākamā pietura, nu, jau ir tā, nu, biznesa augstskola turība. Es izdomāju iet ar kājām uz turieni. Es došos ar kājām, jo viņi reāli ir 1 minūšu attālumā no vilciena. Ar kājām tas būs kaut kāds 15 minūtes laikam. Nu, es iešu ātri, varbūt pat 10. Tas ir, lai man nekavētu vienkārši laiku, jo tad man būs stunda jāgaida vilcienu. Nafīgi man to darīt tādā saulē reāli. Tā kā ir karsts. Ir reāli 28 grādi. Es neizturēšu stundu stāvot pieturā. Tāpēc es iešu ar kājām labāk. Tāpēc, jā, Atgāzene šeit. Tāpēc dodamies uz biznesa augstskolu turību un tad skatāmies to staciju. Mans jautājums, kāpēc tik tuvu būvē vispār šīs stacijas? Jo, nu, es ar kājām reāli 10 minūtēs aiziešu īstenībā. Un es viņu redzu, tā kā es viņu redzu tuvu. Un, jā, es tā kā, nu, Rīgas stacijas, nu, var būt, nu, jā, bet nu, es tāpat bišķi nesaprotu. Es varbūt, ka kādam ir izskaidrojums, varbūt jādodas tieši tur, bet, nu, reāli par 10 minūtēm var aiziet, tāpēc. Labi, dodamies. Biznesa augstskola turība atrodas Rīgas dienvidu daļā, Atgāzenes apkaimē, dzelzceļa līnijā Rīga-Jelgava. Pieturas punkts atklāts 2003. gadā. Turība ir jaunākais pieturas punkts līnijā un vienīgā dzelzceļa pasažieru pietura Latvijā, kas no jauna uzbūvēta pēc neatkarības atgūšanas. Pieturas punkts uzbūvēts par privātās augstskolas līdzekļiem. Biznesa augstskola turība. Esmu šeit, tablo, un īstenībā tā stacija pagājušā, kas bija Atgāzene, tā, man liekas, tiks drīz slēgta, tāda sajūta, tāpēc, kad pirmkārt viņas ir divas kopā, nu tā kā daži minūšu attālumā, un šī ir jauna, tas nozīmē, ka tā, kas ir vecāka, tā nevajadzētu viņai strādāt. Tāpēc es domāju, ka tāds būs tas iznākums. Bet, nu, kā jau teicu, 2 stacijas izņēmu, tāpēc tiekamies nākamajā video. Un man patīk, protams, šeit abās vietās bija normāli. Tāpēc paldies, tiekamies!